Es iekāpu iekšā tajā taksī, tur 2 melnie čalīši priekšā, davai braucam. Vienmēr patīk tas, viņi stāstīja par to, ka krustās. Krustās, 1 krustās, 2 krustās, 3. Bļā, neko nevar vispār pateikt. Ka bērni dara, viņiem liekas, ka paslēpās, tur viņam torums. Tā es arī, man liekas, izskatījos. Nu, mēs esam Sūtas puļu podkāstā šodien, un mums ir atkal viesis. Un šoreiz mums viesis ir Toms. Labdien. Kā tev klājās, Tom? Es nepamanīju, ka Man mēs filmēsim. klājās, attīrībā, jā, ļoti labi. Jā. Ir kāda filma, ko tu tagad filmējies kaut kur? Nē, es uzfilmējos vienā projektā nesen, un tēloju bandīti. Jā? Jā. Tev lielākoties ir tādas tā kā bandīta lomas, vai tas tā kā parasti kurā žanrā tu tā kā... Es nezinu, tur ir bijis, bagadām nav tā, ka man policijas lomas laiku piedāvāja vai bandīta lomas. Vispār, ja piedāvā, tad jau ir labi kaut ko, jā, tāpēc es nav problēma. Nu jā, tā kā ieiet iekšā šitajā IMDb, tad rādās, ka tev tur tā kā tādas vairāk pamatā visādas šausmu filmas. Es skatījos, tu vienā filmā esi tur šitais mācītājs. Eksorcists. Eksorcists? Jā. Okay. Tas varētu būt interesanti, to mums jānoskatās. Tas bija interesanti. Tur bija brauc arī pētīt Latvijā, kā eksorcists strādā. Nu, intervēt viņu. Man, protams, es nevarēju būt klāt tajā brīdī, kad tur eksorcē tur kādu, bet... Bet tāda lieta pastāv? Jā. Tur, diemžēl, tas viegls smilts, tas mācītājs, diemžēl, nomiris ir tagad, bet viņi bija 2. Viens bija jau, nu, tur 90. gados, nu, 90 gadīgs jau vāja, nu, pensijā jau, kas to drīkst darīt, un otrs, tas bija tas mācītājs, un, jā, viss tās parādīja, viss tās vietas, tas bija pacienti, jā? Nē, nu, jā, tie pacienti, viņš stāstīja, jā, par to lietu, kā tur, kas tur... Tāds bieži ir, nu, tā kā, cik viņi bieži izmantoja? Nu, viņi... Tā kā, cik reizes gadā tāda parādās? Es nezinu, tur es statistiku nejautāju, bet tur, lai tikt pie viņa, tas nav tā, ka tur... Tu vienkārši izdomāji, ka tu esi apsēsts un tagad kāds appestīs. Tur jau lielākoties, man liekas, tā kā apkārtējie cilvēki, tā kā sarunā šitais cilvēks jā, ir apsēsts. Jā, bet tur nevajag, tā... tur pirmkārt viņam jāgrib nākt, otrkārt viņam vajag āras zīme atnest. Nu, vai viņš ir, nu, pieskaitāms. Un tad tie procesi tur notiek, jā. Ir kas pats, zina, ka viņiem kaut tāds ir, nu, tam tic, nu, arī... Nu, attiecīgi, ja tā industrija arī strādā Vatikā, nu, kaut kas tur varbūt ir. Bet nu, diezgan baisi, es, ka tai tēmā brauc iekšā pētījumu, laikas es to pētīju un priekš lomas bišķi pa dziļi iztaisīju. Man jau pašam, un es neesmu šausmu filmu fans līdz šim. Tā nepatīk. Un man, jā, nu man bērnībā, ja nevaru stolot aiziet, tas ir, ka šausmu noskatījos, zin kā. Un, nu jā, tas bija tāds interesants periods, jā. Ne, mēs tieši skatījāmies šito American Horror Story, tur bija tāds tā kā arī aina, kur bija tas eksorcists, un bija tur velns, bija apsēdis tur to vienu čalīti, un mēs tieši domājam, bet tāda, nu, tāda lieta tā kā notiek dzīvē vispār. Nu, tā kā runā viņi tur viņi sāk mēli, kā tur sāk runāt tajā nevalodā. Jā, kaut kādās valodās tur notiek. Tas interesanti, kāpēc, kas tā kā pieskaita to, ka, nu, tev ir apsēdis kaut kāds dēmons vai kaut kas nu, to jau izdomā. Nu, senos laikos droši vien, ja tu biji kaut kāds, nezinu, homoseksuāls vai kaut kas, kas nav ārpus, kaut kas ir ārpus normām. Vai pārāk skaists esi. Vai pārāk skaists. Nu jā, tā kā viss bija ragans, kurš bija kaut kāds, mācēja kaut kādām zālēm tur rīkoties un ārstēt un kaut ko tās viss bija ragans agrāk. Tā kā tas ir baigi interesanti. Es skatījos kaut kādu to tur, nu, rīliņu vai kaut ko, kuri, nu, tām raganām, viņas bija ragans, tāpēc, ka viņām bija kaķi. Jā? Un tajā laikā bija tā, ka viss dabūja, nu, tos plague. Mērs. No to mēri. Un tas mērs nāca no žurkām. Un ja tev ir kaķis mājās, tad tev nebija mērs. Un viņiem likās, ka tās ir ragans. Tikai tāpēc, ka tev nav mērs, un viņi nesaprata. Mums te Rīgā pagalmos, ja tad sanāk daudz ragans pie daudz dzīvokļu mājā. Un tāpēc jau arī vēl aizvien kaķi. Viņi jau ir tiek uzskatīti kā varbūt tāpēc arī mērs vairs nav, tāpēc, ka visiem gan arī kaķis mājās. Piemēram, jums. Jā. Kurš nav šobrīd zieds? Nu, pa laikam kaut kā varbūt kaut tips. Tips, pareizi. Kaut kad pieceļos ir bijuši reizes, ka viņi atnāk arī pafilmēties. Dzeram nav. Jā. Nu, kas vēl tev pa lomām ir bijušas... Bet tas bija, jā, Viking kaut kāds, redzēja, ka tev kāda Viking filma. Jā, tas bija
Krievu projekts. Krievu projekts, tur bija, teiksim tā, viss cieņa tev filmā, jā, bet tur bija tas scenārijs, tur lasīja, viss bija forši, mēs tur bijām skandināvi, tur bija skandināvi, un kas tur vēl pāris latviešu aktieri, mēs tur bijām, un tad bija Krievu aktieri, kas tās galvenās roles tur spēlē, protams, un mēs bijām tikai tie vikingi, bet tad tas... Kurā vietā bija filmē? Krievijā. Un tas bija tik, teiksim tā, sarežģīts, tas sakomplicēts scenārijs, ka beigās aizgāju, skatījos kinoteātri Latvijā, un es skatījos, beigās tikai pa mīles stāstu pataisi. Pārāk daudz tēmas. Kaut kas ir gribēts aizķert, un tad pārāk daudz beigās salikt iekšā. Bet tajā, man liekas, cik es sev tur pamanīju, es varu pateikt, ka es, man liekas, biju, ja tā ņem, man tur bija tā kā loma skaitījās, bet tāds, ka es tur biju, man liekas, bija vislabāk apmaksātākais mazs skatu palīdzības. Jā, cik tur vispār varēja kaut ko tur redzēt, jā, bet tur bija mega projekts, viņi tur baigi dārgi, tur gribēja taisīt, un jā, tur. Bet forši tādās liela budžeta. Tā skaities liela budžeta? Jā, pēc viņiem tas tur bija tas jaudīgākais, bet, zinām, visu to tagadējo ģeopolitisko situāciju. Protams, kad es nezinu, ja man piedāvā tagad noteikti nebrauc. Tā kā arī pirms kaut kādiem 2 gadiem es biju tajā... Kā sauc to režisoru? Pagad? Kaut kāds Šerbanovskis, ne tāds ir? Vai to es izdomāju? Pofīgi būs. Krievu režisors diezgan tāds, tur zināms, es neatceros to vārdu, Krievu uzvārds, protams. Un tur bija uztaisīta tāda vesela New York aina. Serebreņikovs. Serebreņikovs, jā. Un viņam bija tā New York aina, un es tur biju kā mazs skatos, un man bija jātēlo hipijs. Un tur bija tāds, mums bija iedot Volkswagen busiņš, vecais hippie busiņš, un tur mums iedod šito Iedeva šitās uztītās cigaretes no tabakas. Un es domāju, visam tas, kāpēc tabaka? Tagad mums visu laiku iet tas kadrs, un mēs visu laiku pīpējam tā tabaka. Es tur pārklapoju, es nevaru parunāt neko. Un vienkārši mēs ejam cauri visu laiku. Un tagad jūs iepīpējat un izpūšat tā dūmu skaisti, jūs tur hippī. Un es laikam nevaru palpēt, es vispār nepīpēju cigaretes un tabaka īsti ne. Apvemties var. Apvemties var. Un tur arī tur viens džeks, tas, vajadzēja jau viņam mums īsti to iedot, būtu daudz labāk. Un mēs tur to filmējam, un pēkšņi, tā kā viens šalīts izvelk to kāsīt un iedod, un es pēkšņi saprotu, pagad, tas tā ir īstais tagad. Un tad arī sākās viss tā filma, tā aina, kas tur ir, viņi pēkšņi pārtap par īstenību. Tāpēc, kad pēkšņi viņi aiziet projām, un man ienāk prātā, kāpēc es, ja es esmu tā kā masu skatu cilvēks, man vajadzētu tēlot, ka es esmu dabiski iekšā šitajā vidē. Un ko es darītu? Ja es atbraucu uz New York, es taču nesēdētu, tevis laiku pīpēt, un es sāku staigāties apkārt pa turienu, un neviens man neko neteica, es pakluso. Es sāku iet pa tām ielām ar tiem cilvēkiem, es sāku runāties, tad tur ir šitais uzbūvēts tā kā kinoteātris, kur ir seksfilms rāda, un es ieeju iekšā, es skatos, un tur kaut kādi indieši sameklēti, kaut kādi čalīši, viņi saka, nāc, skaties, nāc, un viņi visi tik ļoti ieiet tajā lomā, visi tie statisti, visi tie cilvēki, viņi tik pilnīgi iegājuši, un man liekas, es esmu reāli Ņujorkā tagad. Un viņi ieiet iekšā, tur tā filma bija kaut kāda tur maz aina, tur, ka tur sieviete, tur plika, tur kaut kas, un tur var iet iekšā un tā, bet tad es eju tālāk, un es skatos, tur viens čalīts tirgo šitos hotdogs. Es tāds, varētu vienu hotdogu devuši, teicu, labāk neēd, viņi tas stāv jau, kad 3 dienas, es eju tālāk. Brauc taks, es paņemu izstiep roku, tas taks apstājās, kaut kāds vecais amerikāņu taksometrs. Viņš apstājās, es iekāpu iekšā tajā taksī, tur 2 melnie čalīši priekšā, davai braucam. Un viņi man vienkārši vizināja pa to New Yorkas, to ielu, uz apkārt, uz riņķi kādas 3 reizes, mēs tur runājamies kaut ko, un tad viņi prasa, kur man izlaist. Un tad es saku, izlaid man pie tā busiņa. Es izkāpu ārā pie tā busiņa, un es aizēju, un tie čalīši vispārējie tie hipī tur sēž, un vēl tur savā starpā runājas, un es pat vienkārši nespēju noticēt tam, ko es tikko piedzīvoju, kad es biju iegājis tādā. Reāli, es aizteleportējos. Nedabūju iekšā no krūka. Neviens pat nepamanīja. Tur jau tās labākais. Es vienkārši gāju, jo tur cilvēki visu laiku staigā. Tur ir pateikt, kam jāiet pāri ielai, kaut kas, bet viņi visi fokusēs uz tiem aktieriem, uz tiem galvenajiem. Filmā būs pirmsrāde tagad septembrī. Jā? Man likās, ka viņi jau parādīja. Nē, Latvijā nav vēl. Kannās bija. Labs.
Mošs man tur varēs redzēt. Tu būsi teleportēsies. Es būšu sabojājis. Sačakarēs filmu. Viņš tāds nevar tieši uzeditot. Redzīgi. Bet jā, tas bija baigi forši. Tā pieredze bija diezgan, viņi uztaisījuši to setu, bija nenormāli. Es biju tajā setā arī apstīties. Es tur biju viena filmēšana, kas arī bija tajā setā tagad. Bet, protams, kā setā izmantojot kaut kāds atsevišķs. Baigi jaudīgi. Bet krieviem arī baigi daudz naudas iet iekšā filmās. Tas kāds sets viņi māk uzbūvēt un to visu tur ir diezgan. Tas nebija Krievu projekts. Viņš nebija? Nē. Tas bija kaut kāds kombinācija. Tur bija šitie Forma Pro viņu organizēja Rīgā. Tur vēl ir partneri, bet tas... Jā. Bet jā, bija tas interesanti. Es uz tām pārējām reizēm neaizgāju, man tur bija vēl 2 filmēšanas dienas. Es sapratu, ka labāk par šito nebūs to, ko es dzirdēju, kas būs nākošajās. Viņi jau nav bija sataisījušies, ka ķipa kaut kāda cita tēlu, man bija sataisīt matu uz to. Tu neaizgāji? Uz testēšanu. Viņi sākumā izmēģināja tos skats. Viņi uztaisīja man tos matus, man tāds, es aizēju mājās, un man tagad tos matus visi vienkārši sačakarēt. Es kaut 3 dienas cenšos viņus atpiņķerēt vaļā. Es vienkārši negribēju. Bet mums bija vēl kaut kas cits. Mums bija kaut kas vēl, kaut kāds filmēšanas vai kaut kas tam līdzīgs. Tu varētu tev palaist, tur ir skuļļēni. Jā, viņi pat nepamanīja atšķirību. Tur jau tā lieta, ka tu aizlaist. Viņiem tāds, jau kāds jau tev izdarīja jau to, ko vajadzēja. Jā. Es esmu tas pats cilvēks. Rēcīgi. Bet vispār par tam kadra izbojāšanām Rinaldam interesants stāsts, ka mēs bijām šajā Tenetā, tā kā bija ar Nolanu mēs filmējām Igaunijā. Es tur arī stāvēju, mēs autiņi stāvējām zem tilta. Bija vienkārši viena aina, tur iet pār pa to tiltu, tur iet tādā šosejā. Tur ir tā šosejas aina. Tur tā nobloķēta, lai tur tikai būtu, lai tur tikai aina. Un es arī stāvu, un es redzu, ka Otišs tur uziet augšā. Otišs uziet augšā. Otiņ, ko tu pa to galē? Šābā. Viņš uzgāja augšā, un bija tāds, man neviens neko nesaka. Lika man jāiet augšā, un es vienkārši, tu pats izdomāji, tu neko nesaki. Viņi sāk filmēt, un es vienkārši es redzu, ka no vienas puses brauc mašīna, un es nostāšos vienkārši aiz kaut kādas, tā staba, kas ir. Un es tur stāvēju, un es pēkšņi skatos, ka mašīna brauc, viņai kamera, viņa brauc uz priekšu, bet kamera viņai šitā. Jā. Viņiem tas Mercedes, kuram ir tāds ritīgi tāds liels krāns augšā, un viņš vienkārši filmē ar to. Tad viņš pilnīgi uztaisīja tā mašīnu. Tā kā Chase, mašīna ja paskatās Nolanam, kā tos aizkadrs, viņam tā mašīna tur figurē tajos filmēšanā. Bet jā, viņš tā aizbrauc, un es redzu, ka tā mašīna viņas reiz apstājās, tā kā es tur biju, un es tāds blin. Tieši kadrā. Viss tur brauc. Gāja, jo viss bija tukšs, pilnīgi viss bija tukšs, un viņš tā brauc, un es tur šitāds pēkšņi parādīju. Un pēc tam, cik es dzirdēju, ka tiem, kas bija no tos kanālus uzspieduši, kas varēja dzirdēt, kā viņi tur lamājās. Visu to uzparīgi tagad jāliek atpakaļ. Bet, ja tu brauc pa tādu tā šosei, viss tā šosei noslēg. Mēs kā Rinalds meklē Otiņu. Tu uzslēpies aiz sietu, cik neredzēs brauc. Zin kā reizēm, ka bērni dara, viņam liekas, ka paslēpās, tur viņam torums. Tā es arī, man liekas, izskatījos. Es tāds vēl aizvien man neredzu, man tur bļauj virsū, es tāds viņi neko... Bet tev neko neizrādīja? Nē, vienkārši tāds, kurš to izdarīja, tāds, lai tā vairāk nekad nenotiek. Tur jau ir vainīgs ne jau, ja tu biji masās, ne jau tu, tur ir atbildīgs koordinators. Tā es viņus tur visu laiku ainu. Es arī vienu kadru izbojāju viņiem. Tas bija tā, ka tur bija pats Nolans un Nolana priekšā. Es vienkārši izlaidu SWAT šitos karavīrus priekšā. Bija tā, ka viņi pasaka uz austiņām, ka sāk filmēt. Bet tu biji kā komanda. Es biju PA, es biju lock-ups taisīja. Man bija vienkārši jāpalaiž, vai aktieri tagad drīkst nāk vai nedrīkst. Un viņi vienmēr teica rolling, un tad viņi teica action. Un man kaut kas bija pateicis, ka, kad pasaka rolling, tad vēl var paspēt kaut ko tur. Kāds fiks aizskar, kam tur jābūt. Un es stāvu, un tur ir tas lock-ups, un tur ir trepu telpa, tāds treps uz augšu, un tur ir lielais laukums, kur viņi filmē. Un tas treps ir pašā kadra vidū. Un es tur stāvu, tā kā to lokups dzirdu, rolling, tikko pasaku, man pieskrien 2 SWAT čalīšu klāt, un es teicu, mums tur jābūt bija, viņi nevarēs filmēt bez mums. Es tāds, jūs nevarat tagad iet, mums jāiet, tur reāli sabojās, tagad viss kadrs, labi ir, davai, skriena, tagad ātri. Viņi skriena augšā pa tām trepēm, uzreiz momentā. Līdz katarās durcāts viss. Uzreiz šitais assistant directors uzreiz saka,
kurš palaid tos svatnieks? Mēs filmējam, tagad ir Nolans Trail, te ir un viss tur tagad notiek. Viņi palaist pašā kadra priekšā, vienkārši izskrien cauri visam laukumam. Un viņš tāds, kurš tas bija? Es tāds, austiņā gals, ka Rinalds viss komanda var dzirdēt, tāpēc, ka mums viss tie kanāli, viss ir savienots. Un es tāds saku, tas bija es. Viņš tāds, Oto, lūdzu, tā kā lai šī vairs nekad neatkārtotos. Es tāds, labi. Bet vismaz man ir tāds tā kā iekšā sēž, ka es vismaz Nolanam izbojāju. Izčakarēju kadru. Vismaz, tāds. Pārštuks. Viņš jau visus filmē. Jā, tur ir pārštuks sanāca iztērē. Tas uz tev tīri. Jā. Honorāri paņems no. Jā. Aizbrauks pastrādāt kaut kur. Tāpat tur mums nemaksāja. Pirmo mēnesi mums nemaksāja. Otrajā mēnesī mums maksāja par to. Jā, tas bija interesanti. Interesanti. Jā. Tā bija mums praksa. Priekšskolas. Tas vispār. Tāda praksa ir dabūt. Ka viss tik. Jā, vispār baigi forši. Ka žēl, ka Latvijā, ir it kā tas, tu tagad iestājies Kultūras akadēmijā? Jā. Un tu tā kā gribētu režiju mācīties, ja? Es gribu, nevis gribētu. Gribi, jā. Jā. No, jā. Kā tu izdomāji, ka tu gribi režiju tagad? Zini kā, tādas lietas jau neizdomā, viņas vienkārši atnāk. Un viņas atnāk, viņas jau vairākas gadus jau nāca. Un bija arī kaut kad, kad es jau iepriekš stājos, kaut kad arī tiku, bet tad neuzsāku tās mācības. Un tad vien gad stājos un netiku, izlidoju otru, tā gadās, loģiski, jā. Un tad šogad kaut kā tik, jūs jau arī piedalījāties. Un tajā atlases kārtā. Test šūtā, jā. Tā kā tas tā, zini kā, tu... Pat labi, ka toreiz netika. Tad nobried tā gribēšana vairāk. Sāk gribēties vairāk kaut ko. Tiklīdz jā, tu vienkārši tu aizies līdz tam, kad tu domā, ok, labi. Bet, jā, tas vienkārši, bet man liekas, tā režija tur vairāk tas ir, kad tev ir vairāks striķi, kā tu to stāstu tur izstāstīt, paraustīt. Jo tev kā aktieris, tā ir, es nemanēju pa atkarībām, bet tā ir visatkarīgākā profesija. Reāli. Tev režisors teiks, ko jādara, scenogrāfs, kur tu būsi, dramaturgs tev teksts ieliks mutē, nezinu, kostīmu mākslinieks, kas tev, ok, ir lietas, ko tu vari ietekmēt reizēm, bet kopumā maz lietas, kā kadras iztīsies, tu nevar, vai ne? Un tad režija ir, tad tomēr, man liekas, ka tu to stāstu, tur izstāstīt, ko tu gribi. Protams, tur ir producents, naudas maizes. Tie, kas tās arī var ietekmēt. Jā, vairāk cilvēku. Tā arī, protams, savu subordināciju, bet kopumā salīdzinoši vienkārši tā vēlme, ka tu vairāk kontrolē procesu nekā. Es arī gribētu, protams, paktieru kādā izaicinošā darbā būt, teiksim. Bet redz, tagad tu varēsi pats uztaisīt stāstu un pats arī būt aktieris. Jā, tagad tas ir... Tas ir diezgan grūti. Redzēs, kā tas aizies tagad, protams, bet, looking forward, kas saka, Kurzemē. Jā. Mēs tur tālāk Kurzemē. Jā, mums atkal ir, mēs tā kā no otra gala, mēs izmācījāmies režiju, mēs tagad sākam tās taisīt savus filmus, mums sāk gribēties, ka mums gribās pašiem būt aktieriem, tā kā vairāk, un mēs tagad... Mēs jau visu laiku gribējām būt aktieri, bet mēs neredzējām, kur mēs varam tagad tā kā, tā kā ielīst un pa to arī tīk, tā kā meklēt tos darbus. Jo mums ātrāk bija tāds, ok, mēs ar tām kamerām un tur uzreiz varam tā kā redzēt, kur mēs Bet tas ir vislabākais, ka tu taisi savu to projektu un nav jābūt baigām budžetu sprādzieniem. Vienkārši tu uztaisi sākumā normālu stāstu, ja tev ir jums equipments ir kaut kāds un sāciet eksperimentēt, filmēt. Problēmas jau arī bieži vien ir tajā, ka lielākā daļa tās studijas vienkārši apstādina to. Redzi, pieņemsim, filmai, viņai ir scenārijs, viņam ir ļoti liels potenciāls, bet tiklīdz tur ir aizskart kaut kādu tēmu, ko lielā studija varbūt negrib kaut kādā veidā parādīt vai kaut ko, tad uzreiz zūd tas. Un tāpēc arī ļoti daudz filmas mūsdienās, manuprāt, arī paliek aizvien sliktāks, tāpēc, kad vienkārši kaut kādu pārāk daudz te visādi noteikumu izveidot. Tad redz, ka tu pats taisi. Tās lielās filmas, viņas iet pēc tam. Jā, tāpēc arī visu laiku tagad pēdējos gados, kas skatās, kas uzvar visādas Academy Awards un visus šitos festivālus, ir tās zemāk budžeta filmas, ne Hollywood lielāku. Viņiem redzēja, es pieļauju labi, es nezinu, kas speciāli šajā jomā, bet es pieļauju,
beigās viss tomēr ir biznesa, un tai studijai viņi iegulda, viņi reiķinās, vai būs autorija vai nē, vai viņam tur juridiski būs kaut kāds sūd vai nebūs. Viņam jābūt pārliecinātiem. Un ar visu to viņi nevar, ar visu to nav 100% pārliecība. Vai tur ir jā, bet es piekrītu, ka ir tas mūsu tajā, ja mēs piesakām tajā laikmetā, kad pārāk viss ir tik regulēts un viss nedodies kādā aizvainos vai kaut ko tam līdz viss ir tik... Es zinu, tas ir par Lamāru kļūst, bet viss tik sensitīvi ir tagad, ka tu neko nevari... Protams, ja tā filma sēja naidi, tas ir, bet ja tur ir, piemēram, kaut kādas sabiedrības grupas, kur viena izturās pret otru sūdīgi, tāpēc, ka tā ir asas, tad tam stāsts pieprasto. Tas, ka pats aktieris varbūt vienmēr aizskadrā, ka viņam jādara kaut kas... Es skatījos šito te Mad Men, ir tāds seriāls par reklāmistiem, un pretīgi viņi skatīties, es skatos kopā ar savu nevaru nosaukt par draudzeni, bērnu māti, Mēs skatāmies kopā, un es nevaru, kā var parādīts arī attieksmi, kas ir sieviete un kas ir čalis, kāda ir attieksmi, un tas pazemojums, man vēmiens nāk šī attieksme pret sievietēm, kas ir, un es nabaga tie aktieri, tur bija atsevišķi ainas, es pat naktī iebļāvos, tur bija tā ainas, netieši kas tur bija aizskatībā pateikšies, un tik pret man 3 dienas tā aina galvā stāvēja. Es domāju, nabaga aktieris, es negribēju būt viņa vietā, jo tas būtu... Tev ir jāieiet tajā lomā. Protams, tev tas jādara uz pilnu, lai to laikmetu parādītu. Tagad tev jākādam rasistam jābūt. Jā. Ka aktieris nevar komentēt. Es tik tā pa jokam izliekos īstenībā, es domāju savādāk. Bet, tu dari, ne? Šausmas. Jā. Aizmirst, par ko mēs runājam jau. Par to. Bet redz, Latvijā arī tā cenzūra ir? Vai tu tā nevar zināt? Es kaut ko tā novēroju. Tas vairāk jāskatās, ka es ticu, ka mums vēl kaut kādas brīvības ir. Es domāju, ka Latvijā... Ka mēs beig tā bišķi neskatās. Pa lielam jau kur tiek ieguldīts liels naudas. Tur arī vienmēr būs tāda protams, skatās, vai tev iet kāds tu kinoteātri. Varbūt izrādē, kas vienkārši tevim nestrādās, ja viņi redz kaut ko. Kaut kā liekas, ka Latvijā baigi ir tā kā, visi lielākie projekti, visi vienmēr būs kaut kāda pa vēsturi vai kaut kas tam līdzīgs, ka vienmēr Latvijā... Kāpēc tev liekas, kāpēc tas tā ir? Tāpēc, kad paskaties visas lielākās budžeta filmas, ko Latvija jā, bet kāpēc? Tāpēc, kad vienkārši latviešiem gribās pastāstīt to stāstu, visu to sāpi, kas ir bijusi tajā Latvijas vēsturē. Tas sāk pamazīt tādu, mūsdienīgi. Jā, attīstīt, tā kā uz priekšu. Filma par parastu stāstu, jā? Jā, jo arī, ja tu, piemēram, paskaties globālā, tā kā mērogā, es domāju, ka baigi daudz cilvēkiem, tās filmas visas pamatā, es uzskatu, ka viņas ir priekš latviešiem, visas tās vēstures filmas. Lokāls. Jā, ir lokāls. Viss ir tā kā tēmēts vairāk uz vietējiem cilvēkiem, jo mums vienmēr patīk skatīties. Jā, redz, ir filma, kas pasaka visu to mūsējo sāpi un to visu, kas ir ko mūsu vecvecāki piedzīvojuši un viss tas. Bet, kad pasaules mērogās to skatās, cik daudz nav visādas kara filmas un viss kaut kas tāds. Ir baigi. Un ir tik daudz labas kara filmas pasaules mērogā. Un man kaut kā liekas, ka tas īsti Latviju nepaceļ tādā... nepaceļ augstāk tā kā filmu pasaulē, tā kā, ja vairāk būtu tās... Jā, vairāk dot tās naudas kaut kādiem dīvainiem projektiem. Jā, tādiem personīgiem kaut kādām tur vīzijām, kaut ko tur. Man vienmēr ir licies, ka būtu baigi labi uztaisīt kaut kādu. Tas ir vairāk par to tēmu, bet ja pieņemsim uztaisītu latviešu tā kā filmu, bet viņi taisītu angliski. Tēmētu pasaulē. Bija. Namēja Gredzens bija, jā. Mēs noskatījāmies viņu nesen. Bet tur jau, man liekas, ir tā valoda. Mēs Hamlet arī izrādi, mums notiek latviski, kaut gan darbība nenotiek Latvijā, vai ne? Tāpat, protams, ir tas, bet es domāju, tur tad ir, kurš stāstot, ir jāatrod scenāriju, to pavērsiens, kāpēc tie tēli runā angliski, lai nav tā, ka, piemēram, latvieši tagad izliekās pa amerikāņiem, vai mēs tagad savā starpā angliski sākam runāt. Kāpēc? Bet redz, piemēram, paskaties. Bet to var vienu scenāriju kaut kā pāris ķekšiem atzīmēt, ka mums ir motivācija runāt angliski. Ja ir laikmets tāds, piemēram, kurš 22. gadsimts, vai nezinu, 21. gadsimta 50. gadi, 21. gadsimta, jā, 50. gadi, jā, ka, piemēram, ka tagad visi tie jaunieši, kas runā perfektu angļu valodā, ka latviešu valoda ir izzudusi un tā kā līdzīgi īrijā, cik īstajā tajā, kā mēs sauc keltu, vai kā sauc tā īru valoda, cik runā atsevišķās reģionos minimāli.
Bet visur runā angļu valoda. Bet tikai tur ir tramvajā, divās valodās dublēts. Oficiāli 2 valodas. Lai saglabātu valodu, bet tehniski viņā nerunā. Bet redz, piemēram, paskaties seriāls Černobiļ. Viņa viss arī, tas ir padomu laikos, tajā laikā visi runāja krieviski. Bet viņi ir kaut kādi visi ar īru akcentiem, man liekas, pat brita akcentiem, visi aktieri. Viņi ir filmēti tur Lietuvā, kur tur. Bet tas ir tas, ko amerikāņi dara. Krievus, piemēram, ļoti bieži, es spēlēju tādu krievu akcentu, angliski. Tas ir normāli, tu nevari. Viņi nelasīs Amerikā titrus par to, ka kamēr tur kāds krievalodā runās un tagad lasīs titrus. Man liekas, tā ir pieeja, bet tu vari arī loģisko to soli, es domāju, skript. Var, jā. Un tad viss tur runā kādā akcentā grib, bet mēs saprotam, viņi runā angliski. Es satiekās, viens Ukraiņas, viens Latvijas, es nemāku krieviski, viņš nemāku kaut kā latviski, mēs runājam angļu valodā. Viss atrisināts. Man liekas, ka vajadzētu uztaisīt latviešiem internacionāli tā kā ārzem, tā kā angļu valodā. Lāčplēšs, tā kā filma par Lāčplēšu. Kāpēc? Atkal mums tas ies uz vēsturi. Tas jau atkal. Jā, bet ja tu to pavērsi bišķiņ, bet netaisi viņu pilnīgi tā, ka viņš ir, pilnīgi uztaisīts tā, kā viņš ir, eposā. Paņem viņu bišķiņ izgrāzt. Tad, ja viņš jātaisa, tā kā mums tas bija, kurš to Lāčplēšu komiks uzzīmē, tas ārzemnieks. Un tad, ja tas jātaisa, kā Marvels. Viņi var reāli uztaisīt. Tā modernais, ka viņš ir šite tagad mūsdienās, jā. Man liekas, ka jau kaut kā tie supervaroņi jau bišķiņi jau sāk pazust pasaulē. Tas bija tas booms, bet man liekas, ka tagad jau vairs tās filmas nav. Skatās, viņš apvienojās, visi tie supervaroņi. Jā, multivers. Tur ir kaut kādi miljons no viena. Mēs noskatījāmies Wolverines un Deadpools, kas bija tagad. Tas bija kaut kas interesants, tāpēc, ka tur bija vienkārši tā filma bija uztaisīta tīri, lai ielikt tur tos tēlus kopā. Bet tas Deadpools jau tas uz to melno humoru tur izjūt. Jā, un tur ir brutālais, viss tur ir asins, viss tur ir viņi tā kā vairāk tēmēt uz tiem pieaugušajiem. Tur ir ļoti visi sādi, tur ir seks joku un viss kaut kas. Tur bija tā kā izsmiešana. Viņi pilnībā izsmēja visas tās studijas, visu Disney tur un viss tur Marvels un viss ko. Un tad viņš pat pasaka tur kamerai tāds, šitā te nedrīkstētu teikt, bet šitie filmēs tā drīkst pateikt. Un tad viņš pasaka tur kaut kādu. Patiešām. Tas ir tādas filmas man patīk, tāpēc, ka tas pilnībā izsit ārā no tā, un tas, ka tāda ir iedot naudu, lai kaut ko tādu uztaisītu, bet es redzu, ka tur ir ļoti daudz. Kādu filmu jūs tagad gribētu uztaisīt, kur izsit ārā? Kur izsit ārā? Kas ir tas, ja iedot jums piķi, dar ko grib? Kas būtu, ko jūs darīt? Es gribētu vairāk, es gribētu kaut ko tādu rītīgi pretīgu parādīt. Kaut kas tāds, kas latviešu kino nav parādīts. Kāpēc? Tāpēc, ka vienkārši tas izsit ārā no tā standarta latviešu tā, kad tu skaties filmas, viss ir diezgan pareizi. Un cilvēki nebaidās tur, pieņemsim, ir mēģināts tur kaut kāds asiņainās ainas un kaut kas tāds, bet, kad tu mēģini tā varbūt pateikt kaut kādas tādas aizskarošākas vārdus vai kaut ko, vai tiešām tā, ka tu vari tiešām teikt, ko tu gribi. Lamājies, kā tu gribi, saki, ko tu gribi. Es lamājos, es biju vienā filmas seriālā, es lamājos, jo man bija tēls lamājās. Bet tā kā tu teici, ka tev palika tā kā atmiņā kaut kādas, es gribās bišķiņ tā kā patraumēt kaut kādu. Jā, kad tiešām, kad skatītājs skatās, jūs sakat, mums ir pa maz spriedzes filmas. Jā, spriedzes, bet... Tā ir spriedzes, jā, spriedzes, jā. Vai pat, kaut kāds adventure, tāds... Jā. Ar kaut kādiem, creepy elementiem. Minēju, man tāds zīmīgs figūra tagad manā dzīvē parādījusies Hitchcocks. Es skatījos vienu interviju, tas Psycho tā filmu. Un viņš minēja par to, par to spriedzi, ka viņš tikai pašā sākumā, teiksim tā, parāda to brutalitāti, to galināšanas kadru. Pēc tam viņš saka, ja skatāties filmu, jūs redzat, ka katru brīdi tas mazinās, tas violence mazinās. Bet tas mazinās ekrānā. Viņš saka, es no sākuma parādu kino ekrānā, un pēc tam tas violence pāriet uz cilvēku galvu. Un es tur neko nerādu, bet visu to darbu izdara cilvēki, un tā jau tā fantāzija izdara vēl vairāk, nekā tu tur vari parādīt. Un viņš saka, tāpēc cilvēki kliedz. Man tā patīk, tas ir ļoti gudri uztaisīts. Hitchcocks ir vienkārši meistars tajā visā spriedzē. Spriedzes meistars, to es tagad zinu. Viņš ir tā kā, tas, kas to ir, principā, revolucionārs. Tēvs, jā. Talsas tēvs. Tēvs. Jā. Tā kā viņš... Tēvs. Jā, tēvs.
Bet man vienmēr patīk tas, viņam bija tas, kur viņš stāstīja par to, ka krustās. Viens krustās, divi. Bļā, neko nevar vispār pateikt. Tals ieslēdzos. Tā kā talsēja, tad vispār tad vienkārši kaut kāds buļķīgs, kaut ko dirši tik. Man patīk, ka Hitchcocks, viņam bija tas kaut kāda intervija, vai kas, ka viņš teica, ka tu brauc tajā mašīnā un tu skaties un viss ir forši. Bet tiklīdz tu pasaki, kad ir bumba iekšā ielikt mašīnā. Vai zem galda, jā. Tad pēkšņi nomainās viss. Viņš teica, viņam pateica, ka bumba uzsprāgs pēc 30 sekundēm. Jā. Un visi skatās no tajā. Un tie cilvēki nezina to, kas ir kadrā. Jā. Un cilvēkam, kas skatās, viņam palielinās aizvien vairāk tā spriedzi, jo viņš ir tas, kas zina to, ka tur ir tā bumba. Jā. Un līdzīgs vispār ļoti pēc tā paša principa ir tas... Tā kā mēs pēdējo reizi satikāmies, mēs runājam par to ainu, Inglourious Bastards, kur bija tie ebreji noslēpušies apakšā. Jā. Līdzīgi tas pats prikals. Tur viņi sēž, runājās, viņi tur vienkārši it kā nekas, viņš ir noslēpušies tur tie ebreji, bet to tur tikai parāda kaut kādā brīdī. Pirms tam tu to nezini. Liekas, nē, viņš vienkārši prosti čalīts, tur sēž un runājās ar to nacistu kaut kādu idiotu. Jā, un viņi tur runājās, bet tiklīdz tas kadrs noiet uz leju un parāda, ka tur apakšā tie ebreji. Tad jau tu paskaties, tur tas čalīts jau viņš tur svīst un tāds, un tu sāc pamanīt visādas detaļas tajā aktierī. Mēs redzam, ka ebreji nezina, ka tas jau ir pamanījis augšā, ka viņi spēlē to teātri. Jā, tas arī tas vienkārši ģeniāli. Ar sākumā jau pašā. Bet to bumbu tur vēl bija tāds, ka tas 30 sekundes pasaka tiem cilvēkiem, un tad viss gaida, ka pēc tam 30 sekundēm visiem automātiski viņi jau apmēram zina, cik tas ir, un tad viņi gaida, ka uzsprāgs, bet tad viņi nesprāgs. Un tad viņš teica, Hitchcocks tāds, un tur sākās. Šita sākās tikai tas tur. Un pēkšņi notiek kāds kaut ko pasaka, kaut ko, kad tev sāc tu runāt vairāk par to. Tā kā es sācu pievērst uzmanību tam, ko viņi saka, un varbūt tāds, varbūt es tagad nedzirdēšu šito līdz galam, vai kaut kas tur notiks tajā stāstā tālāk. Bet tā tu zini, ka tā bumba tur ir apakšā, kur katru brīdi viņi uzsprāgs. Tas ir vienkārši, tas ir tāda meistarība, vienkārši tas ir tik labi. Protams. Ir cilvēki, kuriem, nezinu kā, ir cilvēki, kas vienkārši neiebrauc iekšā tajās filmās tik ļoti. Tāpēc arī ļoti daudz, piemēram, cilvēkiem ir tāds, ka paprastu, kas tev mīļākā filma, viņi pasaka, kaut kādu tādu, nezinu, ļoti tādu primitīvu, basic stāstu filmu, kaut ko. Mums jau atkal vienmēr vajag kaut ko vēl. Mums vienmēr ir tāds, ka es skatos kaut kāds aizēju kino uz latviešu filmu un es izēju ārā no kinoteātra disappointed. Kāpēc nevar latvieši uztaisīt kaut ko labāk? Kāpēc kārtējo reizē esmu vīlies? Kāpēc nav uztaisīts? Tu baigi noslēgt latviešu kino. Tā jau mēs te darām. Mēs tā darām. Sūtas puļķi vienkārši. Mēs pateicām, ka Pastnārki vai Paskart no Romas man ļoti patīk. Tas bija ritīgi forši. Nē, bet viens, es domāju, Gaumas lieta vienam patīk, vienam nepatīk. Bet tur jau tā lieta, pozitīvi, man liekas, ir tas, ka sāk filmēt vairāk filmas. Jā, tas ir pozitīvi tas, ka sāk vairāk seriāli rasties, un līdz to parādās forši dabiski normāli konkurence. Sāk jau tas gan profesionāli kino to skilu slīpēt, gan arī, tu skaties, es pārsis to, tas bija baigi labais. Tad uzreiz, tas sacensība. Īstenībā tas ir arī ļoti labi, kad, pieņemsim, mēs esam šeit uzauguši un šeit mēs dzīvojam, ka mēs redzam to attīstību tam visam. Un mums uzreiz arī ir tāds, ka gribās kaut ko darīt, gribās kaut ko veidot, gribās redzēt, tu, piemēram, gribi iet mācīties par režisoru un mums gribās tur kaut ko pētīt, vēl tos stāsts un uzfilmēt vēl kaut ko. Jā, mums gribās to Latviju bišķi globālāk. Tur zinu, tu termini lokāls un globāls. Un tur ir, man liekas, bet jebkuru stāstu, protams, es domāju, gan drīz jebkuru stāstu var pārvērst. Ja, piemēram, ja mēs uztaisītu filmu par dziesmu svētkiem, tīri, tāda aizvien nevienam neinteresētu. Varbūt dažiem interesē. Bet priekš mums tur ir par dziesmu svētkiem, bet tā dziesmu svētku visā tā epopējā, dziesmu svētku nedēļā notiek kaut kāda ģimenes drāmas, tā māte un meita un tā tālāk. Līdz ar to mēs to lokālo varam pārlikt uz globālo, kas ir cilvēka attiecības mātei un meitai, kad netika uz ģenerāla mēģinājumu, vai tik vai netika, un tur notika drāma. Tā ir kāda lieta, kas tikai kurai pieskarās. Tad dziesmu sāks ir fons, un līdz ar to
ja viņš ir, man liekas, no ārpus robežām, tad cilvēks redz arī to dziesmu svētku. Domā, tur izrādās tā tiešām ir tie dziesmu svētki. Nu. Kā bija par to? Bija tā daudz sērija arī par dziesmu svētkiem? Tur bija tās filmas dažādas par tiem svētkiem. Jā, tas viss. Jā, es to neredzēju. Bet... Nu, tur ir dažāds. Tas bijis arī interesants. Tur dažādi, katrā ir dažādi režisori. Jā. Skatījumi, tā kā maziņi stāstīņi par tiem dziesmu svētkiem. Un tur, man liekas, ir tāds bišķi dziļāk, jā, par to. Tas ir interesanti. Nu jā, tas tev vajag, gribās, jā. Tīri aizskatām, es pateikšu, lai būtu spriedzi. Es pēc tam jums pateikšu to, ko es tur redzēju tajās filmās. Bet tas būs aizskatām. To jūs nezināsiet. Nē, nekad neuzzināsim. Es gribēju, jā, pa kaut kādu... tev nav kaut kāds mīļākais moments? Man nav mīļākais, nē. Nē, nav mīļākais, okei. Tā. Vai kaut kādi momenti, vai kaut kāds iedvesmu, ar ko tu esi strādājis. Kaut kādā, es negribu teikt mīļākais aktieris, jo gan jau tu nevar nosaukt tādu vienu. Kaut kāds moments, ko tev ir paticis strādāt, vai kaut kas tāds, kas tev ir iedvesmojis. Nav kaut kāds vai režisors, vai kaut kāda tieši aina. Man es varu pateikt, varbūt, lai nesaucot, arī aizskatām patopīšu, bet lai nesaucot tāds vārds, bet man ir, tu domā, man kā aktierim, jā? Jā, kā kaut kur piedalījies. Tā pieredze, jā. Tur ir tādi režisori, kuriem tu neesi tikai kaut kāds mēbeli izpildītājs. Tā aiziet tur, pasmaid pats savu roku un aiziet. Kur uzklausa tev par to tēlu, arī par to ainu. Un, protams, tas ir režisora mēdījis, tas ir viņa stāsts galā. Ja? Bet tie, kas iedod tādu, teiksim, tu saucamais kā mākslinieks, arī izpausties, tu redzi savu ieguldījumu. Tādi bijuši pāris, 3 manā pieredzē. Es domāju, tīri nav tā, ka pārējie viss tagad ir slikti vai kaut kas. Bet tādi, kas ir ļoti iet uz to, kad ieklausās un tas nenozīmē, ka viņiem ir jāņem vērā. Bet tu redzi, ka tu vari arī izpausties. Ja man ir garlaicīgi, ja man pasaka tikai, aiziet pasmaiet, pagrozies. Nē, varbūt kaut ko, nē, tikai tā. Vienkārši es kameras priekšā. Jā, un tad es neredzu, kāds tad man ieguldījums būtu kā aktierim. Ja, piemēram, tā būtu kaut kāda lielā galvenā loma, teiksim tā, un 2 varianti. Filma baigi labā, es dabūtu kaut kādu balvu. Tā ir no man jau pateica, kas man jādara. Vai otrādi, es filmu baigi sūdīgi, un tev tur pasaka visu sūdīgi, domāju, bet es jau maistīgi teikšu tikai to, ko man likt darīt. Tad tu neredzi savu ieguldījumu. Tas ir par to. Lai arī pie sarunas sākuma minēt, tā ir ļoti atkarīga profesija. Bet ir jābūt kaut kādam. Jābūt, kur tu vari izpausties. Jā, kad dod tev iespēju ieguldīt. Nevar, ja man aktierim, protams, nav liela un maza loma, bet tomēr ir. Tev ir kaut kāda neliela epizode, protams, es nedrīkst nozakt epizodi tikai tāpēc, ka es gribu tā epizodē visu izspēlēt drāmu, bet īstenībā man jāpārdod saldējums. Skaties uz mani! Es tagad noraudēs, man bija šausmīgi nācis. Paskaties uz mani potenciālu! Skaties uz to, un tu tā rītīgi. Zilums jūs sejas ir bijis kautiņš, bet es izdzīvoju, un es tev pārdod uz saldējumu, un es tev ieskatos tev acīs. Tagad tev būtu rītīgs klausaps tikai uz tavām acīm, bet tas kaut kur tā. Jā, tas, protams, ir neprofesionāli. Bet ir aktieri, kas tā dara. Atsevišķi nav daudz, bet man ir bijis pieredze. Ārzemēs, ja tur beigās jau režisors kliedz uz viņu. Rupiem vārdiem. Tas tur kaut kāds zombijs, kas tur kaut ko runā aiz muguras. Viņam vienkārši jāsaka, viņš tur kaut ko. Tas ir līdzīgi, tā kā man arī bija, es biju arī fona aktieris vienai poļu Netflix filmai. Baigās starptautiskā pieredze jums ir. Jā. Un man bija jātēlo pusmiruši bruņinieks. Un tur bija tāda aina, kad bija pilns visādiem bruņiniekiem. Tas bija uz tiem LED ekrāniem. Tas Rīgā ir tas LED unit. Un tur viss sataisīt, tur tāda akmeņa salikt. Un mēs tur esam tajos uniformās, visādos tajos bruņinieku un ar zobeniem. Un es tur tāds asiņains guļ. Un viņš saka, es tēlo tagad, kad tu esi pusnomiris. Un es tēloju tāds, man sāp. Un tad viņš paliek uzliek asins. Un es redzu, ka tur ir ritīgi daudz asins. Tad man tāds, man vēl vairāk sāp tagad. Un tad beigās tur tas make-up artists bija salicis tik daudz tur tās asins, kad beigās tas atnāk režisors. Kāpēc te ir tik daudz asins? Šī ir bērnu filma. Kāpēc? Mums nevajag, lai izskatās, ka viņš ir tūlīt nomirs. Mums vajag tā, ka viņš ir izsēs ievainots. Redz, mēs runājam par komunikāciju. Nav sakums. Bet make-up artists gribēja izpausties. Un viņš gribēja izpausties. Un arī es gribēju izpausties. Jo es redzu, ka ir asins, man jābūt ritīgi, ka es tūlīt nosprākšu no tā.
Bet jā, un man ielika pašā pirmajā kadrā, pašā priekšā Netflixā. Tas tajā. Bet tu arī tu esi fokusēts, ielieši ūdeni par to. Jā. Tu esi fokusā tur? Es esmu fokusā, jā. Es esmu pats pirmais, ar ko sākās tas kadrs, kas tur guļ pusnovirs. Tas flashback. Kā sauc filmu? Kaut kāds... Noreklamē tagad. Mums ir produktu izvietošana. Jā. Nu jā. Labi, es ielikšu to aini, es viņu varēšu dabūt kaut ko. Skatās tā, Jā. Bet tad mēs ir tā, ka mēs viņu ieraudzītu, tad mēs ir tāds, uzslēdz apakaļ. Es jau tas Netflixā. Jā, tas ir rēcīgi. Jā, nu, redz, piemēram, tev ir, tu esi izveidojis aktieru skolu Rīgas. Studija. Rīgas aktieru studija. Jā, produktu izvietošana. Jā. Nē, nu, ja tu te esi, tad mums ir jāreklamē. Nu, ja tu gribi. Kā tu izlēmi izveidot tādu skolu? Studiju. Tātad. Viss sākās. Jā. Vopšam, tur bija vienkārši, tur bija jau akadēmija, kas studēja aktiermeistrību un arī teātris strādāju. Gribējās jau, tā sajūta līmenī, kad ir kaut kādā studija vai vieta, kas ir, piemēram, Amerikā vai kaut, nav tā, ka Amerika jau sētais gāls, bet tomēr tur, protams, vairāk iespējas, bet kur arī aktieri, saucamie aktieri, ar diplomi, profesionāli aktieri, tu vari iet un sparingoties ar savējiem. Piemēram, tev teātrī nav, tāds, skaties tās lomām, nav tāds izaicinošākās. Tur spēlē, ko es tur pīpēju tavā. Nē, es varu aiziet uz studiju, kur ir varbūt fellow aktieri, kā saka, un mēs paņemam ainu no jebkāda gabalu un močījam, sev attīstam. Tā bija tā pati sākotnējā ideja. Un tad tur sanāca pabraukāt par tām Anglijām nedaudz, par tām klasēm visādām un Amerikā, un tad sapratu kaut kā jāmēģina, radīt kaut kādu tā vieta. Un tad tā arī tas lēnām sākās. Un tā ideja, protams, tālāk bija, kad cik tie cilvēki bijuši, izveidot to, tādu mazo, nelielo vai lielo, mazo, vienalga, kādu izmēr to sociumu, kuriem ir tie aktieri, kas ir šeit gājuši cauri, arī tā skaitā neprofesionāli aktieri, kuriem nav tas bakalaura diploms, vai ko tas arī nenozīmē. Bet ar savu attieksmi pret darbu viņi trenējās, un tad vienkārši attiecīgi pēc tam rāda atkal vai kino projekts vai teātra projekts. Protams, Covid tur bija pačakarējis to balīt, bet tagad varbūt lēnām sanāks. Cik gadus jau darbojas? Viņš no 17. gada pakāpeniski darbojas. Un tāda bija tā ideja. Tā. Jā, tā kā arī tu saki, kā režija viņš jau ir. Tā kā bišķi. Jau esi režisors. Protams, man vajag cepuri, paltu šauli, krēsliņš. Bet kā jums tur gāja tais studijas tās? Jā, mēs arī bijām. Tā mēs iepazinām. Kā mēs vispār zinām to? Jā. Bet jā, man ļoti patika. Bet man arī tāds, tā kā gribējās šausmīgi uz kaut ko tādu. Arī kaut kas tāds tā kā līdzīgs, tas, kas nav, es jau arī teātrī es visu laiku gājis un tā. Mums skolā arī bija acting kurs, 2 kursus mēs izgājām. Un tur arī bija, varēja jau redzēt jau tās elements, ko arī tu pieliec tam visam. Un arī kas bija tur. Un man ļoti patīk tas, kad tu vari, pieņemsim, tajā laikā mēs vēl strādājam, un ir tā ikdienas, tā office, tas tur, un tu aizies uz turienu, un tev ieliek ar tādās situācijās, un ieliek liek izkāpt no tās komforta zonas ārā, un tas tik ļoti tagad tādos apstākļos, ka visus tev skatās, un tev ir jāspēlē to savējo ainu. Man ļoti, ļoti patīk tas, kad izsit ārā no tās ikdienas, tas baigi forši. Un arī tas, ka arī uzzinājām arī to kaut kādu to informāciju par to visu acting un kā jāpieiet tam visam. Arī kaut kādas tās metodas, bet tie... Kā tas bija, tas darboties, iedomāti dotos apstākļos? Paldies Dievam, es domāju, what the fuck, neatceries? Tas arī, tāds, patiesi darboties. Jā, tas fokus uz to, ka tu dritīgi centies, tā kā ieiet tajā, skatīties apkārt, kā tu būtu. Tu centies netēlot. Jā, ļoti labi. Tu centies netēlot. Bet pozitīvi, man... liekas, kāpēc es droši vien nebūtu neko mēģinājis sākt tur dibināt un šmibināt, būtu tāda iespēja bijusi, bet tās iespējas diezgan ārpus akadēmijas ir diezgan ierobežotas, un tad, protams, ir amatieru teātri, visi cieņa amatieru teātriem, bet, tur arī, protams, atšķirās, kuri profesionālāk to dara, un protams, kur vairāk kā brīvi, kur izklaidi vai satikšanās vieta, kas arī ok.
Bet tagad man prieks, ka es skatos, sāk augt vēl kaut kādas vietas. Nu, un es man saku, bet tur vēl radās kaut kāda vieta. No, es saku, ideāli. Man, piemēram, patīk, ja to studiju tiešām brīdī, kā ritīgi, man konkurentāk, tā vide, jo ļoti labi. Un arī, ņemsim vērā, piemēram, ja uzņem ierobežot skaitu cilvēku, es gribēdams visu mūžu laikā nevaru apkalpot visus, piemēram, man nav enerģija, man nav spēks. Un ka tur ir cits vietas, cita pieeja, jo, piemēram, tie, kas pie mums bijuši, viņi arī ir bijuši uz citām. Cits uz improvizāciju aiziet teātri, cits kaut kā, patestē, man liekas, tas ir, es esmu pār konkurences reāli man patīk. Kaut gan pats es ļoti bieži vai kaut atkarībā no dzīves tās jomas, bet sanāk zaudēt, bet lai konkurence. Pretējā gadījumā ir tāds viens otram saka labi kaut ko, un tad neattīstās kopējā. Nav progresa, jā. Man patīk, ka tajā skolā mums mācīja tās kaušanos beigās. Jā, mums mācīja, kā tu... Tas nebija studijā. Tas nebija pie tevis, tas bija mums skolā. Tur bija tas čalīts, viņš pats ir profesionāls tajā igauņu kino industrijā, kā tas horeogrāfs. Koordinators. Viņš kaskadījies latviski. Un viņš māca cilvēkiem kauties mākslīgi. Tā, lai izskatās kameras priekšā reāli, un tu tur paņem valkais matiem cilvēku, un ka tev jāsaķer ar abām rokām viņa roku. Bet tikai vajag paspēlēt. Un tu tur spēlē līdzi un viss. Un viņš tur arī lika staigāt pa zemi un tēlot kaķus. Un, kad mēs staigām pa zemi, tad mēs laizam savus ķepiņus un tā, un mēs ejam. Dzīvnieku etītes. Jā, un viss šitais ten, un cik sākumā viņš arī pienāk klāt, un tas tev gribās, tev nāk rēka, tāds kā es tagad šitā kaut kādā kaķā, un tāds novelc masku nost. Novelc masku, un tāds bļā, Oto! Novelc masku! Tas mēs tādu labu monologu. Viņam bija tā kā Arnoldam balsās, un tā, kad tu kaut ko bija arī mums jātēlo, ka tu sākumā esi mazs bēbīts, un tad tu eji, un tad tu izaudz, un tad tu beigās paliec pa vecu cilvēciņu, un galīgi vecs, kad tu beigās vispār nevar pakustēties. Un tu viņš tāds bļauj virsū, tāds vecs knapi tāds ej, un tu viņš tāds, jā, šitā tev, viņš kliedz tev ausī, un tev ir jātēlo vēl to veco cilvēku, viņš rītīgi, Tas bija baigi. Tas man rītīgi lika tāds saprast, piemēram, par to, tu teici, tu kaķi pieminēji, ne? Tas dzīvnieku etītes, tas saucamās. Protams, ir normāli, ka cilvēks no ikdienas atnāk, viņš kā kaķis dēl. Tas ir ļoti grūti sākumā. Te ir viens teiciens, ja tu gribēji desu, tad neej desu fabrikā, vai ne? Tas ir viens, bet otrs, piemēram, man patīk kā tas dzīvē, krustēs. Jā, krustēs, 1, 2, 3, Marlons Brando. Kas spēlē to krustēlu. Jā, un tas ir no Bulldoga. Viņš uztaisīja to no Bulldoga. Un tur mēs neredz, ka viņš sunu spēlē. Es redzu tēlu. Vienkārši paņem kaut kādu iezīmi, un tas ir viens no veidiem, kā tu tam tēlam var izveidot tēlu. Tas nenozīmē, ka viņš tur sāks riet. Pēc kā tu visu laiku ej, tad tu reaģē uz, viss, ko tu reaģēji tā, kā tas Bulldogs reaģē. Jā, un piemēram, arī citam ir kaut kāds putns, kad šitā tēma, vai viss, un kāds bailīgs trus. Un tu to neredzi tajā, tu redzi to tēlu, un tas ir, un tas nav obligāti kaut kāds dzīvnieks, tur jāiemies. Tas viens no veidiem, kā to tēlu padarīt. Un tā tu arī redzi tos atbildes uz tiem jautājumiem, kas tev ir galvā, kā tu reaģētu uz šo konkrēto situāciju. Un es pieļauju, ka tas arī vieglāk, tādā ziņā, ka tev nav tagad jādomā, ko es darītu šajā situācijā, tu vairāk domā, ko šitais Bulldogs darīt tajā situācijā. Nevis, ko es darītu, ko mans tēls darīt. Jo vecais šitie te reizēm ir no aktieriem, es tā nekad nedarīt. Un tad saka, ok, tu rakstīts tavs vārds vai tomēr tavu tēlu vārds. Tad tagad tu pievelc sev klāt tam tēlam, izdomā, kādos apstākļos tu to darīt. Jo katrs, mums visiem ir iekšā, katrs darīt kaut kāds arī nepatīkams lietas, jau tik davest. Iespējams. Protams, gandrīz. Bet, jā. Vat šitā, jā. Bet tev visi jāpalīdz ir. Kaut kādām kameras angles un tev nav jādara tas viss. Miedarbība ar visu, apkārtēs to filmas, katru to tur departamentu. Man nepatīk, ka citās latviešu filmās citreiz bļauj uz kamerām, ka nepieiet pie sejas kādreiz klāt. Jā, ka nav close-upi. Ir tie vidējie šoti, un ka viens ar otru runā, tā kā šitā podkastā. Un šitais būtu tas šots, man tāds blin, man vajag. Jā, emocijas. Bet to es arī esmu pamanījis ar citām filmām. Kad ķipai kaut kāds ļaunais. Ir, liekas, arī plakani kaut kas, un tu neredz tam ar to tēlu kaut kas, tas nav teātris, un nekur tur pārāk kino, jo tas, ka tu vari tās acis parādīt. Man liekas, un es ne tikai par latviešu filmām, es runāju vispār, ka kaut kāds films.
Un tu redzi, bet tad, kad tu tēli kaut kas notiek, parādās acis. Pēc tam jau es tālāk, kā skatītājs izdarīšu, bet ļoti aiziet tajā. Vai, piemēram, pazūd daudz, kas tur tiek ielikts, tas darbs daudz ko vienkārši neredzi tajā. Es, piemēram, skatos cits labs films, kuras, cik, protams, man tā sapratni par tām tehniskajām lietām kino, bet es redzu, es kā aktieris tur spēlē, es kaut ko saprotu, piemēram, kā aktieris. Un es saprotu, kā tā kamera palīdz. Es jau varu saprast, cik es gribu. Tad tu redzi viegli kameras kustību uz seju, vai ne? Un tu beigās analizēji, es kā skatītājs tikai tagad sapratu, tāpēc tā kamera pakustējās, bet tā ikdienā es nemanu. Tādas lietas, vai ne? Un tas, kā, kur saka, tā miedarbība, viņa... Bet tad visiem jābūt viens labs, ka visi saprot, par ko es stāstu, kuri tie key momenti, ainā, kas ar to tēlu, ja katrs rauj deķu uz savu pusi, tas ir, tur ir jābūt, lai filmu uztaisītu, tur ir jābūt pilnīgi visiem ir vienā. Jā, režisors, tas ir viens no operators, aktieris, pat arī vides dekoratori. Viss ir savienots, visam jābūt uz vienu. Tarantino tur vienā intervijā teica, ka viņš man nav jābūt labākam operatoram, vai ka man ir jābūt skaidrai vīzijai, ko es gribu, un tad man ir jādabū iekšā tajā. Viņš saka, kā tur bija, viņš saka, dabūt tos labākos, noalgo labākos, kas ir pieejami. Tie visi operatori, māksla, aktieri. Un tu visiem, katram saka, man stāsts par to, kā tu man tu stāsts var dabūt gatavu, tas, un tad tu sakombinē. Jā, un tad saka tāds gaismotājs, caur gaismām mēs šito. Jo tu jau nevar iedomāties, ja gaismotājiem tas vēl kaut kāds viņš ikdienā strādā, viņš var vienu kustību izdarīt ar to gaisu. Viņš ar šito es uztaisīšu ļaunāk seiņu, vai šitā ten uztaisīšu. Viss vienkārši paceļ to visu tā. Cilvēks, kas varbūt nepievērš uzmanību tik ļoti emocijām, viņš varbūt pievērš vairāk uzmanību tam kadrējumam un visam tam tai atmosfērai, kas tiek radīta apkārt. Tas viss. Un katrs mēs skatāmies kaut kā citādi. Tas pats arī dzīvē. Katrs cilvēks pamana savas lietas. Līdz to tik līdz filma ir vienkārši viss ir kopā, strādā tik daudz visas lietas, ved uz to vienu, līdz to cilvēkam ir vieglāk arī to visu saredzēt. Ko tu pamani filmā? Ko es pirmais, ko es pamanu? Man ir ļoti, ļoti svarīgi tas aktieri, tā spēle, pieņemsim, ko es skatījos Namai Gradzenā, piemēram, tagad kā piemēru pieminēšu. Man ļaunajam cilvēkam, ko es uzreiz pamanīju, ka viņam nav mērķis galvā īsts. Man vajag tos mērķus katram tēlam, ko es redzu, piemēram, filmā. Es redzu viņam, vai viņš ir tiešām tiecās uz to mērķi. Un es vienmēr, kad es skatos kaut kādu seriālu, kaut ko es skatos, kas ir tavs mērķis, kas ir tavs mērķis, uz ko tu tiecies tagad. Bet tas ir, ja tu stāstāt skatīties, te jau tā filma, es jau tad saku, ka nav tik labi. Ja tu pievērsi uzmanību pie tādām blakus lietiņām. Nē, bet tas ir, par ko es saku, ka katrs mēs pamanām kaut ko citu. Man varbūt es nepamanu tik ļoti tos kadrējumus vai kaut ko. Es vairāk skatos uz tiem mērķiem tēliem. Un man gribās noticēt tam tēlam. Jo ikvienam cilvēkam ir savs mērķis. Kāpēc mēs vispār šeit esam? Mums katram ir kaut kāds savs mērķis galvā, uz ko mēs tiecamies. Tiklīdz es redzu, ka kaut kādam tev nav mērķis vispār. Es neteicu, ka visiem ir mērķi. Es domāju, ka kaut kādā mērā gan jau visiem ir. Bet, tādā, jā. Bet pat ja cilvēks grib ēst, viņam ir mērķis. Ja tas ir mērķis. Fizioloģiski. Arī pat fizioloģiski. Tā ir tā lieta, kad redzi, ko es pamanīju tajā Namai Gradzā, ka tam čalītim tāds, kāpēc viņš ir tik ļauns? Kāpēc tu esi tik ļauns? Kas ir tas iemesls, kāpēc tu esi tik ļauns? Vai tu to tā kā... Vai tas ir kaut kāds, man gribās kaut kādu to traumu varbūt redzēt, kaut kādu, kas tev ir bijusi, novedusi līdz tam, vai, piemēram, redzēt kaut kādu to, kas kā tā pasaule tev ieved tajā ļaunumā, lai tu tāds būtu. Kā tas viss apkārt tev tā kā... Tev prasās vēl viena aina. Man kādu paskaidrojošo iespējams, kas nebija. Un tev? Kas tev? Ko tu ieraugi? No sākuma es mūziku ieraugu. Mūzika? Man mūzika ir šausmīga. Citreiz viņi ļoti izbojā viss. Tur jau man būtu tāds, es laiks skatos, man tāds bez mūzikas šitā aina vispār nekas nebūtu. Es skatos uz to, man tāds tur nekas nenotiek. Un tad tāds viss, tā kā šausmīgi emocionāls un tā.
Bet, nu jā, es uz to, ko, ja es skatos latviešu filmas, tad es tikai uz scenāriju. Es ļoti uz to, kā cilvēki runā. Man ļoti traucē, ja piemēram, talsinieki. Man visu laiku tāds, tu nerunā šitā īstajā dzīvē. Es visu laiku neticu tev. Bet tāpēc, ka es jau tāpatās, es dzirdu rīdzinieks, ka runā, man tāds, es tāpatās neticu, ka viņi tā runā. Tas dialogs ir pa literāri. Jā, pārāk, nav tās norautās galotnes. Pat arī rīdzinieki ikdienā runājot, norauj tās galotnes. Par talsiniekiem un norautām galotnēm pasaka man. Tagad būs šitais kalendārs. Jā. Tas jau būs tikai vēl. Es ļoti ceru, ka tur būs norautās galotnes, ka tur viss tā kā talsinieki runās. Es ļoti ceru, ka būs kaut kāda reizī kalniņa. Es ļoti ceru, ka viņi ieies. Tad jau nebūs. Kāpēc? Ir latviešiem jau ir labi aktieri, kas arī tam varētu pieiet. Bet mēs redzēsim. Bet jautājums, vai režisors... Talsiniekiem uzreiz būs tāds ļoti kritiski pieejas tajā filmā. Tad vispār, ja pat talsies. Parādīs stūrīt ķīniešu kvartālu, un tāds, ok, 6. veikals, ok, un tāds... Un ja viņi runā kā rīdzinieki tur, tad viss. Ja nav attaisnojums. Jā, nav attaisnojums. Ja izkāp no autobusa, pie 6. veikala var izkāpt ārā no Rīgas autobusa. Rīdzinieki izkāpt ārā, jā. Bet, ja tur parādīs, ka tu dzīvo kaut kur... Šitā skatās uz viņu, kas tas tāds tikko. Jo tā ir talsos. Tals vispār var nejokot. Es ļoti ceru, ka tur varēs redzēt tos tals bomārs, kas staigā apkārt. Kaut kādi slavenākie, kas tur ir, kuriem mēs esam uzauguši. Jā, ko patiesībā viņš arī rakstīts ir balstoties. Jā. Tur es ritīgi pētīšu. Bet tā man ir, piemēram, Namēga redzenā, man bija tā, ka es varēju pazust. Ka man tur kaut kā viņa tā, bet jā, viņa angliski, es nepadomāju. Tas bija viss angliski. Tur jau tā lieta, tu jau nerūpi angliski. Jā, es vienkārši skatījos. Skaties bildīt. Bet ko tu pamanīti, ja, piemēram, nebūtu mūzika, ainā, kurā nav mūzika? Tad viss pamanīt, ka kaut kas nav kārtībā. Bet vai tiešām, ir filmas, kurām, piemēram, nav mūzika kaut kādā brīdī? Jā, kā klusums arī ir mūzika. Jā. Klusumu izmanto, ka tā arī ir mūzika. Manā izpratnē to tur, ja tur lietas klusumu, tas arī var ritīgi daudz ko izteikt. Ja tev tur awkwardness vai vienalga. Vai bailīgi, ka tu ieej milzīgā telpā, ka tu dzirdi tikai. Es tam citu nostājos arī vienu filmu 2 dienu atpakaļ šausmeņu, un pa dienu es skatījos. Un, tie kadri, es domāju, kas man ar to trauksmi iekšē, zinu, ka es skatos, tā jau brīdžos, kad es sāku ticēt tajā filmai. Es saku, jā, ok, kādi, es domāju, bet ļoti daudz, kad tu saki mūzika, vismaz domāju, ja nebūtu tā mūzika, tad tas kadrs nebūtu tik trauksmains. Bet tur bija ļoti daudz tās kino, tas briesmas skaņas, tas vīnes. Jā, šausmas. Ir arī, es redzēju visādas video, kur ir kaut kādas filmas bez mūzikas, noņemt nost mūziku vai skaņas efektu. Tā kā šitais pats Tenets arī tajā Nolan Tenets, tur arī bija noņemtām nostā mūzika. Un cik awkward tas viss, tas neveikls, tas kadrs un viss tur kaut ko tur tāds. Ko? Kāpēc? Tā nevar būt. Jā, tā bija kaut kāds uztaisīts. Jā, vienkārši noņem tā skaņos, tā mūzika. Un kā tā filma izskatās bez mūzikas. Un tāds, un pagriežos un aiziet prom tāds, what? Viss trakāk ir tā, ka tie sitkomos izņem noņemtos. Aplaus. Ka viņi visi vienkārši stāv un tā pagaid. Jā, tas ir no konteksta viss kaut ko var izraut. Jā, tā jau. Jebkuru filmu, jebko var uztaisīt gan pa izcilību, gan pa idiotismu. Ko tu pirmo pamani filmās, kad tu skaties? Sākam titrus. Jā. Es tagad man ir bišķi mainījies, es pastiprināti skatos tos filmus. Teiksim, kādreiz, protams, tikai aktieru spēli skatījos. Jā, tā ņem. Bet es diezgan pateicīgi skatītājs, man var aizraut līdzi, man ir bijis, kas tagad analizēšu filmu, paņemšu tagad, zin kā, tas filmas. Es tagad skatīju. Aizpildīju līdzi stāstam. Vienkārši domāju, un neuzdevu jautājumu, kas man aizrauja līdzi, kāpēc tas kadrs bija, kāpēc tam. Bet tagad es pastiprināti skatos, pievēršu uzmanību sākumā ir filmu uz sākumiem tieši, ar ko sākās filma. Vai man aizrauja, vai man neaizrauja, aizrauja, kas aizrauja, neaizrauja, kas neaizrauja. Jā. Un tur es esmu pamanījis tādu, cik tas tie novērojumi man ir maz bijuši, nevar nekādā zinātnē viņus pamatot, bet es pamanīju, kur nav tāds kaut kāds A-lists aktieru zvaigžņu kinostāru sastāvs.
tur filma bieži sākās ar kaut notikumu un baigo action, lai man pēc tam ir triggeris tālāk. Tas inciting incidents tur notiek tā tālāk. Tur, kur jau ir ritīgi stāri, atsevišķās filmās, viņas var lēzeni sākties, kamēr mēs saprotam vīdi, un tad, jo es zinu, ka tur būs George Clooney, es zinu, tur būs Julia Roberts, tur būs Roberts De Niro, man esmu skatījušies vienalga, apmēram. Jā, tur bišķi, bet es nedomāju, ka tas ir baigās sakritība, vienkārši šobrīd es esmu, bet man patīk, kad man iedod sākumā jau, kas tur, tas nenozīmē, ka viņi man ar automātu man šaut. Tas, ka tas pats saprot uzreiz. Jā, man patīk tas, kad tas sākās, tur. Ka notver tavēju interesi. Jā, tā uzmanība. Vai arī, ka man ir tie momenti, kad tu uzreiz tāds, ok, šitais būs uz beigām. Tā kā tu redzi un tā kā tu domā, ok, šitāds varētu būt variants, šitāds. Man visu laiku tā, ka es un vēl man patīk, ka man filmās var izrādīt un lugās un romānos apčakarē. Es domāju, skaidrs, te būs parādās, ka domāju, nē, tagad būs tas man reāli tas patīk. Tas ļoti daudz ir. Tas ir, plot twist visi šeit. Jā. Piemēram, tu esi skatījies Stanley Kubrick films, piemēram, tu man te eksāminē tagad. Jā, es sāku skatīties sen apakaļ. Bet jāatzīst, mans dvēseles stāvoklis tobrīd bija tik trauksmains, ka viņi nevarēja paskatīties. Es gribu viņu nostīt, es nevaru viņu... Kuru filmu? Shining. Jā, mēs skatījāmies, un es gribu redzēt, bet man, jādabū pa dienu kaut kā, labi, tagad es mainīju, tas bija vairāks gads apakaļ, es sapratu, es nevaru. Tas jo viņam arī tas sākums ir tāds, vienkārši tur rāda to ceļu. Nē, bet tur jau aizgāja tālu, un es jūtu, nekas nenotiek, bet man sāk veģeni sākties, tāds sajūta. Tur ir tas klusums, tur varētu būt, ka nav tik daudz mūzika. Space Odyssey, tas 2001 tā filma, kas kosmosā. Tur arī ir tas, ka tur tāds nekas tā kā nenotiek, un tāds ļoti, ļoti ilgi tā filma ir, un tad tur ir kaut kāds klusums. Nekas nenotiek, viss notiek. Ķipa nav baigi action, bet notiek. Un viņš grib, lai tu meklē kaut kā. Jā, tur visu laiku tiek kameras. Un tas ir labs, ka tas nav, ka tev nav garlaicīgi. Tu it kā nav tāda baigi action, bet šitā te filma Maika uzsēla Džeks, kā sauc tu? Kā sauc? Lars von Trieris, jā? Jā. Tas tā, ka viņa filma Maika uzsēla Džeks. Tagad jā, opšiem tur arī, jā, tās viņa filmas, cik paskaties. Un mums bija tas tā, mēs skatāmies, mēs bija kino bizē skatījāmies, un vakars, pirms tu pēdējiem seansiem, viņi ilga diezgan. Vienā brīdī es nevaru turēt, tur galin, un es jau ieties tik daudz tajā. Tajā skatīt, ej līdzi, un es domāju, es dusmas vienu tēlu, es domāju, ej prom, ko tu tik stulbes, tev taču nožmīgs, tu pat gan izlāpties, ne, tu lien apakaļ. Aiziet jau tādā, un tad tur bija vienā brīdī, tur kaut kāds jau notika lietas, es savai atstāju, bet tas bija instinktīvi, tāpēc, ka man likās, tas, tāds, protams, tas ir žanrs atsevišķs, kur viņi tur šansē, bet... Jā, tā kā es arī citreiz skatos, un tā man attīstā. Jā, man ir bijis, ka es pie kinoteātri otrādi atgriezos. Man ritīgi patīk. Man ļoti patīk. Tā kā tādas emocijas. Bet es saku, man nav obligāti, ka tur vajag kādam tur pārdarīt, lai man interesi noturēt. Ir arī kaut kāds komēdijas un tas, tā drāma notiek, tas tensions, iekšējs. Tur arī labās komēdijas tas forši. Vislabākās filmas, ko es saprastu, ir tās, kad es noskatos, un pēc tam visu vakaru man ir iekšā tā sajūta. Vai man ir jādomā par to filmu, vai arī, piemēram, Titanikā, nevajadzēja viņam kāpt toreiz. Tā kā pirmo reizi es redzēju, tad jā, tad tā bija, kad es pārdzīvoju. Tas labākais, vai otro reizi, kad es skatīšos, vai viņš izdzīvos. Es biju vairākas reizes to Titaniku toreiz bērnībā, un domāju, moš nenokrims. Moš nenokrims. Tas ir tik labi. Tas vai viņi moš aizbrauks bišķi. Ka tu ceri, ka tur ir tā cerība ielikt tik ļoti, ka tu tomēr notic katru reizi, kad tu skaties, ka tev jo viņi arī cenšas pagriezties vēl pēdējā brīdī. Tu jau zini to stāstu, tu jau zini, ka tas kuģis jau sen jau ir nogrīvs, bet tāpat tās ticēs, ka, Džek, tu arī tur var tikt. Man ir visu laiku pat augstu ūdeni. Man visu laiku tāds, kā ir tajā augstē, cik es ilgi varētu izturēt. Vai es vispār, tur jau parādīts ar cik ilgs laiks, bet man tāds, es tur 2 minūtes, cik var. Maksimums. Kas ar viļņiem, kas ar... Džek, nogrims. Kāpēc viņš nogrim? Viņam vajadzēja peldēt uz augšu. Bet tas man patīk, ka kinā ir tāds, kā, es domāju, mākslā jābūt, tur ir tas
Ir kaut kādā brīdī, ka jātaisa tas kompromiss. It kā neiet tā pa kā loģiku, es, jā, jā. bet ja tu to visu forši līdz tam esi pamatojis, jo pretējā gadījumā tev doķens jātaisa. Jā, nav interesanti. Tev ir tas, tā kā, piemēram, kur bija tas Astra, kur Breds Pitts... Ad Astra. Ad Astra, jā, kur, un viņš bija... Es neesmu to filmu redzējis, bet es tās intervijas skatījos. Man patīk, es esmu redzējis, man patīk tā. Un tur bija kaut kāda, ka viņam asara birst tam tēlam. Jā. Es viņu neesmu nostījis, pusnostījis. Un birst tās asaras arī skatījos un es sagaidījis, tagad nostīšos. Birst asara un Breds Pitts bija teicis, nav loģiski, tur augšā, viņi iet kaut kur. Viņi saka, tas ir kino, sorry, man vajag vasara. Tas ir tie kompromisi, kas, diemžēl, vai pa laimi, tad tu veici. Jā. Tas lido un asara birst. Gravitācija kaut nokrīt. Jā. Tas ir, jā, tāpēc tas reiz, bet, protams, to nevar paļauties, ka tas ir neloģisks films. Vienmēr var atrast. Bet tā es arī, tāpēc es personīgi, tāpēc arī gribu taisīt filmas, jo tur var izdarīt tādas lietas, kas nenotiek īstajā dzīvē. Tas it kā nav īsti, nav tāds, bet tev tā īstenība ir tajā aktierī, ka viņš tic visam, kas notiek. Tā kā sapnī arī notiek dīvainas lietas, bet tu jau tic, ka viss ar tevi notiek. Un tev ir tāds, es tagad kaut arī tas cilvēku vairs tādu nav, vai es nezinu. Jā, tas man ir tāds, ko es latviešu filmās arī gribētu. Tāds, ka tu mēģini kaut ko tādu, kas nepastāv Latvijā. Ok, it kā nav īsts, bet gribās kaut kur, nezinu, ka kāds kaut kur. Bet, visam jau vajag budžetu. Pārņēma un uzstājas. Es jau tikai runāju, līdz iznāks kaut kāda ideja ārā, vai kaut kas tāds. Tā jau mēs Otiņas laiks spriežam līdz. Tā vienkārši kaut kas rodās. Otiša Rinki. Rinkīs, tas gan ir kaut kas jauns. Rinkīs. Es esmu bijis Riņķīts. Riņķīts, bet Rinkīs vēl nav bijis. Rinkīs. Bet tā es esmu Rinīts. Bet man liekas, tev īstenībā tavu vārdu jārunā pilnā, jo Rinalds. Bet nedzirdēju. Rinalds. Vienalga. Nē, ja saka Rinalds AT, jo tā es visu laiku Rinalds AT. Tev vajag sēdenību Rinalds AT. Varbūt tev vajag saukt Rinalds. Rinalds. Tas ir uzdēs. Jo Rinalds. Rinalds. Tā liekas, ka tās atteiks. Ko tu, piemēram, es gribēju tev paprasīt, kurā brīdī tu izdomāji to, ka tu gribi būt aktieris? Ka tu izmācījies par aktieri, cik es saprotu? Jā, kurā brīdī vajag jautājumu, arī tas bija instinktīvi. Sitiens vai tu lēnām? Man nesit neviens, nē. Okay. Man vairāk tas bija, es pat mēģināju to nedarīt vairāk kārtīgi. Tur bija iestaisāmeni, es nestājos tajā reizē, jo man tur bija likas, ka man to nevajag. Ne tāda attieksme bija tajā konsultācijā, ko tālsnieks lepnais atbrauc Rīgas. Un tad, kad es atbraucu Latviju atpakaļ, domāju, jāpamēģina tad iestāties Latvijā, es biju ārzemēs, domāju, stāties. Es domāju, ok, tik iekšā, labi, gan jau, kad nauda piķis nebija, domāju, nedēļu maksimums pastīsies, kā tie ierāva, reāli ierāva. Un tā bija viens brīdis, kurā tur kursā es mēģināju iet prom. Otrais ir trešais, domāju, labi, viss. Un tā man ne jau tā kā atrunāja, bet parunāja mani kurs vadība, teiksim tā. Un tad, paldies jau par to. Tagad tas bija vairāk tāds, ka es gāju, citu vairāk teica, tev jāiet uz to. Bet man interesi vienmēr bijuši daudz un dikti, ne tikai aktieru meistarību. Nav tā, ka es visu no bērnības kļuvuši pa aktieru. Nē, man bija tik uzstāts. Un tas arī reizēm ir tas spožums un posts, ka tev ir tik daudz intereses vienā brīdī, ka tu saproti, dzīve nav tik gara, ka tu viņus visu var realizēt. Tu sāc kaut kā viņus, kaut ko summēt, un kaut kas ir tavs darbs, kaut kas ir tavs hobijs, kaut kas tavs brīvdienas, kaut kas tavs intereses. Visam laiks nepietiek. Jo gribās reāli un viss izdarīt un darīt to, tad, tā ir man vienīgā nožēla, ka dzīve nav nenormāli ilgi. Bet to nevar ietekmēt tā, kā to īsti nav. Nē, es tomēr nožēlu tas, ka gribētos. Jā, protams. Ja būtu tās komandas, man es laiku par to, cik grūti tās, ka es varētu tā kā nedomāt par šito pusi no tās filmas, un tagad bet tad ir tā skaņa. Un tad ir skaņa, kas ir viss.
Man liekas, to komandu savākt ir visgrūtākais. Pa kino? Bet tas ir ne tikai pa kino, tas ir visur. Visur. Jo dabūt, viens ir tas, ka tu vari dabūt profesionāli, ko tev vajag. Es nemanāju tikai par kino, bet tur es jums neiet saķerē. Neiet. Nav, viss ok, abi bija labi, bet neiet kopā. Un tad otrā, ko baigi labi iet kopā, bet tur atkal kaut kādā tā joma, kur tu meklē to profesionālitāti. Nav. Pēc skolas, kad tu izmācījies, kas bija pirmais, ko tu darīji, kad beidzās skola? Tu jau biji kaut kādās filmās, jau bijis kaut kur? Tu domāji akadēmiju vai vidusskolu? Akadēmiju. Nē, mēs uz teātrī sāk strādāt. Tas teātrī, Kurā teātrī? Nacionāla teātrī. Sāku Nacionāla teātrī, un tad es jau laicīgi, es biju nostījis Drama Centre London, saucās tajā laikā, teikt, viņš vairāk nav. Viņš bija zem London Arts University, man liekas, un tad bija Centrālā Mārtiņa koledža tāda, un tad bija Drama Centre Londonā, cipat tas viss tur tās pakāp. Es biju nostījis, es biju jau studēt jau maģistros, mākslās tie maģistra doktora bakalaura, bet labi, kinoaktieru mēs gribējām. Tieši, tur bija tāda programma. Un tad es tur jau esot šeit pēdējā eksāmena gads gāja diplomu darbu, es sniedzu papīru tur iekšā. Un tad tur vasarā tur aizbraucu uz tām. Tad, kad man uzņēma tā naciķī tajā vasarā, kā vēl brīvlaiks, es braucu uz šiem te iestāju eksāmeniem Londonā. Tur. Un tad tur gāja šādu tādu, un tad es tur tiku iekšā. Bet man sākās tas, bet tur es domāju, tikšu iekšā, bet tur bija, es nevarēju pavilkt to mācību maksu, tas bija. Priekš tiem laikiem 8,600 pounds, 8,600. Priekš mūsu platuma grādiem. Priekš viņiem tas ir lēti, bet pat ne viņiem pat tas nav lēti, bet kopumā es sapratu, mēs Latvijā, kā tikko studenti bijis, es nezināju, kāda valūta ir Latvijā, piedod, roltons un als. Un tad es tikai domāju, ok, bet tur bija opcija dabūt to rektoru, bija tas kurs, tur bija apvienotais aktieri, scenāristi, režisori. Un tur varēja uz to visu lielo kursu, 2 stipendijas varēja dabūt. Rektora stipendija, kas ir 5 cīts kaut kāds. Es aizsūtīju pieteikumu, visu, kas darījis, ar domu, ka, davai, ja būs tas, tā tu atlikumu es sakasīšu, jo laiks būs, jo viņiem jāpaziņo ir oktobrī, mācībām jāsākās janvārī. Un viņi neatbild. Es rakstu, zvanu, jau sezona jau sākusies. Es tur biju es jau tādu, sorry, es biju sajūts, es jau biju kā uz ārštatnieks jau tajā sezonā naciķī. Es jau biju aizgājis prom. Un beigās neatbild. Es domāju, labi, es atmetu roku. Es viņam decembris jau ir, janvārī jāsakās mācībām. Mēs uzrakstam kursu vadītājiem. Es saku, sorry, es tur sapratu, es tur nevarēšu palikt finansiāli. Tāpēc dodiet man iet citam. Es zinu, kāds varbūt aiz līnijas gaidu. Arī pēdējais brīdis. Un es viņam tur uzrakstu. Un atceros, bija nacionālā, bija 2 izrādes. Bija rīt izrāde, bērnu izrādes, sudrabs līdz un vakarā. Un mēs tur slidojam, es uzskrienu augšā, man āja nav savā grimuškā, es uzrakstu viņam, es skrienu lejā, tur sudrabas līdzi, es skrienu tur visu un tā. Uzskrienu augšā, atvēl kompu, pienāku ziņu no viņa. Viens bija žēl, ka tā, kad ir pierī, ok, bet saprot situāciju. Es lejā skrienu, slidoju tālāk par savu izrādi, atskrienu nākamajā tur pauzē. Nākamais e-pasts, viņš skatās, bet tev ir stipendija piešķirta. Ko? Tev vienkārši neko nesaka. Viņš saka, jā, es pārbaudu, man nav ziņas, man neviens neatbild, man neko. Viņam vajadzēja būt oktobrī, jau iedomājies 3 mēneši, lai savākt attiecīgi to piķi. Es tā, what? Viņš saka, tev ir, jā, viņš saka, tā kā davai, mēģinām saprast, kā tu to var izdarīt, varbūt. Un tad tur sākās man dzīve, inciting incident, kad saka, man dzīve otrādi bija, es sapratu, man 2 nedēļas, lai pārvāktos Londonu, nav. Dzīvot, kur nav. Tā es to būtu visu varējis. Un es neesmu nokārtojis arī to IELTS, to eksāmenu. Es domāju, kā man likt, viņš maksāja tur Latvijas 100-200 lati, bet tā bija liela nauda priekš mums tajā laikā. Un cik tur teātri nopelnīja, 300 latus varbūt. Un viss sanācis tur tā, mēģināja pārlikt, es aizbraucu uz turienu un visu. Un tā tur bija. Tīpas skolu vadības, tādas kursu vadība, tev vajag nāc, kaut kāda studiju vadība, kas ir departamenta studija. Viņi nezin par tādu stipendiju. Tad tur viena laba roka nezin, ko dara kreisās. Plus vēl paralēli man tur to naudu piķvācu. Cilvēki ziedoja, tur bija tāds labie darbi. Es tur aizgāju, tie labie darbi sāk tur Ellen Indi, vapšiem. Ziedoju, tur kaut kāds tur.
Un beigās tur, tad vienu dienu var iet uz skolu, vienu dienu nevar iet uz skolu. Tad man, protams, uznāca es saku, labi, ok, viss. Es pateicu, ka nē, stulbi. Viens pus stulbi, bet nav tā, ka es nožēloju to. Bet, jā, es nokancelēju to. Un labie darbi Ziedot LV konkursā naudu nepaņēma neko, protams. Jā, viss kārtībā tur bija. Man liekas, tur bija jābalso un tikai tiem, ka tad tur sabalso. Es nezinu, kā tur bija. Bet, jā, tas bija tā bija tāda ļoti tāda epopeja, ka gandrīz ir, un tas būtu vienkārši tu spriedz. Tu esi jaunā vietā, atrast kaut kādu istabu, kaut kādā pažobelē. Tad tur pirmo reizi, es sāku to kontaktu bārā strādāt, pabā, centrā. Es pat nezinu, valūtas skatījos, nezinu, grūžos tie pārbīju. Es pat nezinu tos alus, kaut kāds vīns, kaut kāds kokteļi. Es nesaprotu, kas te fakā ārā notiek. 2 nedēļu atpakaļ es slidoju te pa sudraba slīdzi, un viss bija kārtībā. Tā. Teiksim tā, neizturēju uz spriedzi. Tagad tas bija tāds moments. Bet viens pus labi, es jūtu sev novērtējumu. Es dabūju no 25 cilvēkiem, kas no visas pasaules brauc, es biju viens, kas dabūju stipendiju un nemazo. Tie jau bija atmets jau. Jā, viņi aizmirst paziņot vienkārši. Kaut vai vismaz tas tev paliek iekšā kā tāds. Jā, tas, ka tu saproti, no vienas puses, pirmkārt, ka tur jo tur bija liels konkurss, ļoti tas jau iedod tev kaut kāds, ka zini, ka nav tā, ka tu galīgi esi sūdīgs, zini, ka tev aktierim darbs nav kāds laika, what the fuck, kas man notiek? Es slikti kaut ko daru, es nepatīk, tipāžas nav, kas notiek? Un tad tu kaut kādā, tajā laikā darbs bija daudz, bet tu kopumā, tu zini, ka tev tas novērtējums ir tajā profesijā, protams, mums svara. Vai arī tagad tu ieliec ritīgi un ieliec YouTube'ā un tad tev kaut kāda 5 views. 5 views. Bet tie ir 5 views. Tad skaties, man ģimene vismaz man atbalsta. Nu jā, bet kā, ja nebūtu novērtējums, nebūtu vajadzīgs, neviens films netaisīs. Neviens nepieprasa. Sorry, baigi tas iebrauc tajā stāstā. Nekas. Kā tu tik līdz filmām? Kas bija tev pirmā filma, kādā filmā? Man bija Dāvis Sīmaņa, šī brīža Kultūras akadēmijas rektora Pelnu sanatorija. Tā bija filma, tā pirmā filma. Un tad jau tajā laikā tas bija, es tajā skolā izstājos, un es turpināju, gribēju Anglijā dzīvot, un es atbraucu uz šejieni. Nē, tas bija turku filma, man liekas, turku filma bija pirmā, pēc tam bija Sīmans. Sāks ar turku filmu, atbraucu uz Jāņiem, un bija māsai mazai izlaidumus augstskolā vai vidusskolā, un tad mēs te ap maniem kursbiedriem bijušiem, mēs te, protams, tusējām vēl, ilgi neesam tikušies. Un tam man kaut kāds provas, kaut kāda Turcija grib braukt, kaut kāds provas, un tā tālāk, kas tur, es saku, jā, bet tas viss notika tādā vieglā žvingulī, mēs tur tā visu tur darījām tajā laikā. Pēc tusējām, plus kaut kāds provas, pat nezināju, kādas Turcija, pa kādas Stambulu, ko jūs tur rakstieties. Un tad beigās vienrīt zvana, atkal mēs tur paistusējām, Zanda, klausies, tev apstiprināja, es saku, kur man apstiprināja? Tev parīt, tev uz Turciju jāizbrauc. Es saku, kā Turcija, pa ko tu runā tagad? Stambulā režisors grib, viņš vairs apstiprinās, bet viņš ar visiem aktieriem grib tikties klātienē. Tev parīt ir lidojums, tu tiec? Es saku, jā, bet kas šodien pa dienu? Jā, tikšu, aizbraukšu uz Stambulu. Aizbraucām tur pēkšņi, kaut Stambulā kaut kādā, tad atbrauc atpakaļ, un tā bija, pēc tam tā bija mēnesis, un tas bija dopirts jau biļeti uz Angliju, tā bija mēnesis, un atcelt to biļeti, bija Stambulā jādzīvo mēnesis, jāfilmējos. Pēc tam es nopirku nākamo biļeti, un, lai brauktu rudenī, un tad bija Dāvis Sīmaņa filma apstiprināja. Un es nevarēju nākamā biļeti atcelt, tā es to Anglijā arī nebraucu atpakaļ. Palika daļa kino. Tev bija kāds, kas atrod to filmu? Jā, tu toreiz, tad Latvijā tas casting aģentūras, kas bija, vienkārši viņi man zināja, un tad vienkārši viņas atrada casting aģentūru, atrada tie turki, viņiem latviešu aktieri, latvieši bija tēli, atrada Latvijā to casting aģentūru, viņi zanīja, tur latviešu aktieriem kaut kam, aizsūtīja laikam bildes kaut kādas. Jā, ir kāds, kur pazīst. Jā, aizsūtīja bildes, vai tu esi mieri, ka vispār sūti, es saku, jā, aizsūtīja bildes, viņi piekrit, brauc, davai tikties ar režisoru. Tu esi tagad arī kurā casting aģentūrā? Casting? Es neesmu, tur ir, tu domā, vai man ir aģenti? Vai tev ir aģenti? Jā, man ir Nika aģenti, viņai Nika castings ir, viņi tā kā uz tiem starptautiskiem projektiem kaut kādiem, tad viņi tur palīdz sakārtot tās līguma finanšu lietas. Principā, ja cilvēks grib, viņš izmācās un viņš grib kļūt, tiekties filmās, tad viņš bez aģentūras tas... Var. Latvijā var, un Latvijā tas pat ir vēlams, jo es negribu būt baigi skanlaus, bet Latvijā aģents baigi labi neuztver. Nezinu, kāpēc, bet
Visu, ko viņi dara, viņiem vajadzētu vienkārši sakārtot juridisko pusi un viss, lai aktieris koncentrēs savu darbu. Tad es domāju, ka uzreiz baigi dārgāk būs. Bet kas ir Anglija, Amerika un visas šīs angliski runājušas lielās valsts, kur ir liela industrija bez aģenta, tur balda. Tur ir liels konkurss, tur cilvēki cenšas ilgus gadus, lai vispār dabūtu aģentu. Kāda aģenta? Tas, ka tev aģents, tas tev neko nenodrošina. Tev pašam ir jāmeklē. Tas roles, tā kā aģents ir obligāti uz ko jāšancē. Un ja kāds ieteikums jaunajiem, ja grib iet uz ārpusi, obligāti valodas, kas ir, piemēram, stiprā valoda, ja tev vācu kaut vai, kas arī liels biznesa industrija, angļu valoda, obligāti. Un tad ne tikai angļu valoda, bet arī, ka tu vari jau akcents pāris zināt. Kaut no lapas, piemēram, kad iemācies lomu, lai tu, piemēram, amerikāņu casting direktors, kas ir amerikānieti, vai amerikāns, man liekas, bija saruna viena amerikāņu to casting direktoru. Teicu, ja tu man varēsi pārliecināt, kā, piemēram, izdarot vienkārši tu tekstu, ka tu esi un cik darba tev būs. Jo viņiem ir tagad tādēļ šitiem visiem arī kino biznesa, zin kā daudz filmas tiek filmēts Eiropā, kas viņiem ir lētāk. Un viņiem nav izdevīgi kaut kāda, protams, ja nav baigā lielā rola, tur kaut kāda amerikāņu aktieri tur transportēt viesnīs limašīnas, viņi labprāt paņems no Nīderlandes, Latvijas, ja nav kurienes, kurš var, bet tad uz ūsiņu izdarīt vai no ģenerāla to akcentu, vai New Yorks, vai tā tālāk joprojām. Tas ir tas, ko es iesaku uz tam valodām spiest un aģentu meklēt. Tad ķīniešu valoda. Tas ir baigies biznesa. Ja tu to biznesu gribi. Mandarīnu valodiņu. Jā, mans smadzenes tur nevilk tik tālu. Tas ir sarežģīti, man liekas. Paldies tev, Tom, ka tu ieradies, parunājāmies uz foršu, ka mēs varējām parunāties par filmām, par acting. Nākamreiz parunāsim kaut ko skandalozāk. Ko pagaidām nedrīkst zināt sabiedrību. Paldies tev. Šis ir Sūds uz puļķa podcasts. Un tiekamies nākamnedēļ. Jā, un esiet šur. Jā, drīkst. Paldies. Atā. Atā.